Ir svētdienas vakars un nu pat noslēgusies 4. Pansijas pilī sērija. Režisorei un vienam no seriāla aktieriem pārsteigums par pilnībā izpārdotu zāli, kas viņus sagaida ar aplausiem. Es nebiju gaidījis, ka šī filma būs tik pozitīvi atzīta. Es patiešām vēl neesmu dzirdējis nevienu sliktu lietu un redzēt šobrīd, cik šeit bija 140 cilvēki, ir savākušies svētdienas vakarā, lai noskatītos seriālu, kas nav tipisks kino. Vienkārši mīļi šķiet tas, ka tie 4 mēneši ir novērtēti arī. Tavs sapnis piepildās, jo ir tie, man liekas, ka tie režisori, kas saka, ka viņiem neinteresē, cik daudz cilvēku nāk skatīties, viņi vienkārši melo. Tāpēc, ka, protams, ka tu taisi to, lai kāds nāktu skatīties un lai kāds priecātos to noskatīties. Tāpēc jā, tas ir liels prieks. Un Talsu kinoteātra apmeklētāji arī priecājas. Jaunais seriāla formāts, kas nozīmē, ka uz kino būs jānāk atkal un atkal, nebūtu netraucējot. Man liekas, ka tieši tāds āķis lūpā, tā kā tev jāskatās bez mazliet tāds, tas ir tāds rituāls. Gaidīju patiešām šo nedēļu, kas bija starpā, lai varētu redzēt filmas turpinājumu. Katrā ziņā uz nākošām 3 sērijām arī ieradīsimies. Ļoti patika. Man pat viena no draudzenēm, viņa otro reizi 1. un 2. sēriju nāca skatīties. Uz ekrāniem šobrīd nonāk vairāki seriāli, kas tapuši ar finansējumu, kas kino nozarei piešķirts, lai vieglāk pārvarētu Covid pandēmijas sekas. Šobrīd uz ekrāniem Pansija pilī, drīz arī, piemēram, režisoru Staņislava Tokalova un Jura Kursieša spēlfilmas seriāls Padomju džinsi un Andreja Ēķa seriāls Dumpis. Protams, ir jācīnās par to skatītāju, bet vismaz beidzot ir filmas, kas ir dažādas. Mums ir filmas par ne tikai vēsturiskiem notikumiem, mums ir filmas par mūsdienām, mums ir filmas dažādos žanros, un tas ir, man liekas, ka tas nozīmē to, ka skatītājs var labā ziņā kļūt izvēlīgāks. Nevis vienkārši iet pēc tā latviešu filmu, izvēlēties, kur viņam patīk, vai iet skatīties visus, un pēc tam stāstīt, kur patīk, kur nepatīk. Tā kā man liekas tikai labi. Piemēram, Pansiju pilī Talsos pirmajās 3 nedēļās 8 seansos noskatījušies 906 skatītāji, bet filmu Pastkarte no Romas kinoteātris Auseklis rāda jau 5 nedēļas un 10 seansos bijuši 670 skatītāji. Latviešu cilvēkam vienmēr mīļš ir vietējais aktieris. Pirmkārt, un otrkārt arī tas materiāls un tēma, jo, teiksim, Pansija pilī ir Anšlaus Eglītis, kas ir tiešām populārs autors Latvijā. Es atceros, ka ir bijuši latviešu filmas, kur daži ir arī palikuši bez biļetēm. Kā ir šobrīd? Vai šobrīd tiek visi, vai arī tās biļetes jāmedī? Zināt, knapi, jo pagaidām pietiek, bet šodien, piemēram, ir pilnīgi pilns seans, nav nevienas brīvas vietas, tā kā jāpērk laicīgi, jā. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.